Čau visiem! Mani sauc Kristīna Freiberga, un šis būs neliels ieskats muguru treniņiem. Ja? Sāksim! Šos 3 vingrinājumus es veicu supersetos. Bloku vilkšana aiz kakla, bloku vilkšana pie krūtīm un sēdes bloku vilkšana pie krūtīm. Tādēļ, ka man šie vingrinājumi piedzena labāk tieši muguras vidusdaļu, rombeida muskuļus. Un šā gada laikā man bija uzdevums, es gribēju pielikt tieši vairāk muskuļu masas muguras vidusdaļai, biezumam tieši, nevis tā kā platumam. Un tad es mēģināju tieši šos vingrinājumus, un man viņi strādā. Nākošais vingrinājums būs blokā vilkšana ar virvi uz augšu, arī koncentrējoties tieši uz muguras vidusdaļu, uz rombeida muskuļiem. Tātad turpinām muguras biezumam. Tā, es gribēju pateikt, ka šajos vingrinājumos, muguras vingrinājumos, pats galvenais nav strādāt uz lieliem svariem, bet strādāt ar tādiem svariem, ar kuriem ir iespējams izjust vairāk to muskuli un koncentrēties uz fāzi skvīzi, sasprindzināt un notrenēt pēc iespējas labāk. Tā, sāksim. Jā, galvenais ir muguru turēt taisni, nedaudz ieliecoties uz priekšu un nedaudz ieliecoties ceļos. Un taisīt, kad velk virvi uz augšu, taisīt tādu nelielu skvīzi, tā kā sasprindzināt un noturēt. Turpināsim treniņu ar klasisko pievilkšanos. Šeit gan es izmantošu atsvaru, lai man bišķietiņ vieglāk ir. Sākumā būs pievilkšanās platajā tvērienā, un pēc tam taisīšu supersetos ar pievilkšanos šaurajā tvērienā. Es gribēju pateikt, kas ir lielākā kļūda, veicot muguras vingrinājums ir tāds, ko parasti iesācēji dara. Viņi strādā ļoti daudz ar bicepsu. Tādēļ svariem nevajag būt lieliem, lai vairāk izjust tieši muguras muskuļus. Biceps mēs varam notrenēt pēc tam. Nākošais vingrinājums būs stieņa vilkšana pie krūtīm vai pie vēdera. Šeit es neizmantošu arī lielu svaru, jo gribu vairāk tieši izjust muguras vidusdaļu, kaut gan arī ļoti daudz strādāt tieši spārni. Bet, koncentrēsimies vairāk tieši uz muguras vidusdaļu. Šo vingrinājumu ir galvenais, kam jāpievērš uzmanību turēt muguru taisnu, nedaudz ieliektiem ceļgaliem. Var veikt šo vingrinājumu gan augšstvērienā, gan apakštvērienā. Jāskatās ir pēc tā, ko grib vairāk notrenēt. Es viņu veicu augšstvērienā. Nākošais vingrinājums būs gan mugurai, gan pleca aizmugurēji daļai, tieši daiviņai. Šo vingrinājumu labāk ir veikt nedaudz pieliecoties uz priekšu. Tā. Mans treniņš ir noslēdzies. Treniņš bija superīgs, lai jums arī superīgs treniņš. Un atceramies, nevienmēr vairāk ir labāk. Bet tieši koncentrējamies uz to, ko mēs vēlamies sasniegt, panākt. Tieši uz to muskuļu grupu. Viss. Lai jums super treniņš.